Sveiki, Int. Tātad veicu korekcijas. Tā, ja es pareizi saprotu, tad šeit mēs liekam 3 plauktus, šeit ir viens atvērta tipa plaukts. Es sadalīju, lai simetriski ir 3 vienādas atvilknes, pilna izvilkuma ar tiponu. Tā, viss pārējais paliek nemainīgs. To pamatnē es bišķiņ iestūmu iekšā, bet, teikšu tā, ka pārmērīgi dziļi, ņemot vērā konstrukcijas izmēru, pārmērīgi dziļi es viņu stumt īsti negribētu. Tikai uz tā pamata, ka šai daļai, tātad tur noteikti kāds apsēdīsies, lai vienkārši ir izturība šajā daļā. Vēl kā variants es biju iedomājies, ka te varētu likt šo te, tā kā biezāku materiālu 25 mm, kas būtu prātīgāk, ņemot vērā, ka tā pamatne, skapja pamatne tika iestumta iekšā. Bet tekošajā brīdī es te esmu atstājis, tūlīt pateikšu, līdz fasādei. Tātad līdz fasādēm te ir atstāts 350 mm. Priekš apuviem tas ir, es nezinu, diezgan reti, kur apuvi tik liela. Ja tas nav kaut kāds, varbūt tur 45. izmērs. Bet tas būtu tā kā pietiekami. Pārmērīgi dziļi stumtes viņu tomēr negribētu, jo skapim ir gan svars, gan arī jārēķinās. Šeit gan noslodze viņam nebūs, bet viņam viss šis balsts turēsies, tā kā ir jābūt kaut kādai izturībai. Tā, runājot par vadu, es saprotu, ka vads tiks padots no augšas, un tad visticamāk izdarīsim tā, ka šeit tiks veikti iegriezumi. Šajā te daļā tiks veikti iegriezumi, iefrēzējumi, vai ir otrs variants, tad šeit iegriezums, iefrēzējums, un gar to dekoratīvo paneli varētu palaist lejā to vadu uz šajieni. Un līdz ar to šo, teiksim, to revīzijas lūku, sauksim viņu tā, viņu var arī pārcelt uz otru pusi, kaut kur te, vai te stūrīti likt. Tā, durvis es saprotu pēc jūsu projekta, ko jūs man atsūtījāt, tā durvis jums atrodas, tā, ko jūs man sūtījāt. Jā. Tātad, ja es pareizi izprotu, šī tā skapja niša, tātad no sienas līdz sienai ir 285 cm, un šeit ir tā aploda, pa kuru jūs runājat, tātad kleida. Tad mēs jau 10 mm esam atkāpušies, bet es tad viņu varētu uztaisīt vēl drošībai papildus 18 mm, un šajā te vietā likt, teiksim, to falšu paneli tā, lai es to vēl vienu falšu paneli tur varu ielikt, bet ir jāsaprot arī tāda lieta, ka, ja šeit mēs ieliekam falšu paneli, tad šī mala nebūs tāda tīri smuka. Es gan ieliku tekošajā brīdī, tātad, es aprunājos ar kolēģiem, tur īstenībā neizmantoju neko, tās ir speciālās dārgās konstrukcijas, kas šādi izvelk atvilknes lielajām, bet viņas ir ļoti dārgas, viņas tur viena pār pa 200 eiro maksā. Tas viss kopējs komplekts. Tāpēc šeit tiks izmantots vienkārši Movento. Movento, tas nozīmē lielāka svara izturība, lēzenāka, plūstošāka tā gaita viņiem ir, un arī stiprinājums viņš būs augšpusē. Tātad viņš faktiski izskatīsies kā atvilkne. Šīs te daļas nebūs redzamas. Es kaut kur mēģināšu atrast, kā izskatās dabā tām atvilknēm. Tad šī daļa nebūs redzama. Principā vadotne būs redzēta tikai, būs redzama tikai skatoties no lejas uz augšu. Bet, ja galīgi tas nepatīk, arī tur varbūt kaut kādu risinājumu varam rast. Teiksim, kaut kādu falšu paneli likt no apakšas, lai nosekt tās vadotnes. Tā, kas attiecas uz tiem plauktiem, es viņus sagāzu 15 grādos, tātad, lai tie apavi redzam, kas tad tur ir, pa cik šī puse ir siena, tad sagāzums ir uz priekšu, 15 grādi. Ja nav nepieciešams sagāzums, tad varam likt taisni vienkārši plaukts. Ko nozīmē sagāzums? Tas nozīmē, ka augšējos plauktos tur kaut kā čībiņas varēs ielikt. Teiksim, šī daļa būtu vislielākā, ko korekti varētu izmantot aptuveni. Tie varētu būt kaut kādi tur, 10 cm. Lai ielikt apavu, kaut kā 10 cm apaviem, šeit starp plauktiem
plauktu stūriem ir 15 cm, un starp plauktu augšējām daļām ir 20. Bet droši vien, ka taisīsim tā, ka daži plaukti būs statiski, lai korpus saturētos, nu, teiksim, trešais no apakšas, tūlīt atslēgšos, trešais no apakšas, teiksim, varētu būt statisks plaukts, un kaut kāds, teiksim, šis statisks plaukts, kas mums tur sanāk pēc skaita. Un pārējie plaukti tad var uztaisīt par maināmiem augstiem, nu, uzlikt tos saucamos caurumus un plauktu turētājus, un varēs tad izmantot viņus kā ar maināmiem augstumiem. Tā, kas vēl tāds, jā, nu šī tātad niša tika mainīta, 3 atvilknes, un jā, un lai izskatītos viss simetriski, tad es ieliku šeit arī sargu. Šie izmēri, starp citu, ir identiski. Kāds ir šeit platums, tieši tāds pats arī šeit platumi ir pilnīgi identiski. Nu, tā simetrija šajās vietās tika saglabāta. Augšējā daļa, nu tā būs kā antresola, tā kā pati pa sevi atsevišķi dzīvosies, bet vismaz šajās daļās būs, nu, tā kā simetrija jums tiks saglabāta. Tā, kas vēl? Nu, pa lielam jā, tā kā, ja ir kaut kāds izmaiņas jāveic, tad sakat, tā noņemšu fasādes visu nost, lai es redzat, kā kopsumā tas viss izskatīsies. Tā, nu jā, aptuveni šādi tas varētu izskatīties kopējais skapjas. Tā kā, ja kaut kāds izmaiņas ir jāveic, tad sakat, vēl varam pamainīt. Vienīgais, kas man uzreiz rodas jautājums, jūs minējat vinila grīda. Šim skapim pēdiņas tad droši vien neliekam, jo pēdiņas ļoti iespiedīsies tai vinilā un skaps pats sēdīsies uz leju. Nu, es nezinu, kas tur zem vinila jums apakšā ir, cik daudz viņš var nospiesties, bet tās pēdiņas, kas tiek izmantotas, viņas parasti diezgan dziļi, teiksim, mīkstajās materiālā diezgan dziļi iesēžās. Viens kā variants ir vienkārši atstāt gludi, kā ir, un likt līdz grīdu. Nu, tur, lai vispār sprauga nebūtu, jo pēdiņa pat ir 5 mm. Ja grīda ir līdzena, tad tur, principā, nekādas regulēšanas nevajadzētu notikties. Jā, nu, šādi izskatās skapis atvērts. Ja ir kaut kas maināms, tad droši saka.